Labvakar! Mani sauc Gatis Mūrnieks, un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības Firmas noslēpums. Mēs sākam 3. sezonu, kuras laikā jūs redzēsiet, kā no idejas top bizness. Sacensību Firmas noslēpums misija ir palīdzēt cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem, īstenot viņu sapni. Palīdzēt ar padomu, palīdzēt ar kritiku un ar pirmo investīciju – 10 000 latu. Sacensību dalībnieku pirmais uzdevums ir pārliecināt žūriju, ka no viņa idejas var iznākt bizness. Mūsu pirmais projekts ir apēd Rīgu. Kas tur tāds īpašs un unikāls? Esmu atradis risinājumu, lai varētu sev līdzi mašīnā, līdzi ar savu snowboardu vai slēpēm paņemt kalnu pacēlāju. Varbūt balsosim savādāk, mēs paliksim te vēl nejaukāk. Negribās arī tā klāji, teiksim, to produktu mest miskastē. Tiem, kuriem izdodas pārliecināt žūriju, tiek doti 4 mēneši laika, lai būvētu savu biznesu, lai pierādītu, ka viņiem ir ne tikai ideja, bet arī uzņēmēja gēns, jeb ķēriens. Tas biznesa gēns kaut kā galīgi tāds zaļš. Kur ir tās manas bažas par to, ka kur ir tas tavs uzņēmēja gēns? Labāk pat nestāstīt. Jo, es domāju, kurš no tiem ražotājiem būs, viņi vienkārši mēģinās nozakt tevi to, kā tu izies pa durvīm ārā, jo tāda zināšanas nevienam nav, es pieņemu. Daudziem galvenais uzdevums sacensību gaitā ir atminēt pašiem savu firmas noslēpumu. Viņi atnāk ar ideju, viņi atnāk iemīlējušies savā idejā, taču tad izrādās, ka nav atbilžu uz pavisam vienkāršiem, taču biznesā svarīgiem jautājumiem. Kāpēc tev ir pārliecība, ka to vispār kāds grib pirkt? Bet kāpēc, lai tu ražošanā būtu konkurētspējīgāks par rūpnīcu Ķīnā? Jautājums, kā tu vispār tiksi iekšā tajā tirgu ar 2 augstāku cenu? Cik tev vajag diennaktī nodrukāt plakātus, lai tu atsistu to iekārtu? Un arī vēl samaksāt algu, lai tu iztiktu. Un aizbraukt uz izstādi. Jā. Recenziju uzrakstītu vēl kad. Kāds sāk šaubīties. Nemūdz. Kāds piktojas uz žūriju. Man nepatīk žūrija. Kāds neiztur spriedzi. Iztikt vispār patika. Tu ievelc elpu mierīgi tur. Ir kāda možamais spirts kas? Bet jāatzīst, ka sacensību Firmas noslēpums dalībnieki ir patiesi drosmīgi cilvēki, jo viņi ir gatavi pirmos punus uzņēmēja darbībā uzsist publiski, televīzijas skatītāju priekšā. Man nepatīk tas, kad viņi ir izvēlējušies cīnīties ar milžiem. Es arī neesmu par to, ka, ir tās dāmas, kas tur kafejnīcā vienkārši ap likiem pupiem kaut ko tur. Kāpēc tu nedari gudrāk? Kāpēc tu gribi ielikt tajā žurku skrējienā iekšā? Pavisam viņu ir 20, bet tikai viens 17. decembrī pametīs cīņas laukumu ar pirmo investīciju savā kontā. Mēs neesam izgudrotāju pulciņš, mēs esam biznesa sacensības.